Kad visums turpina vibrēt, vibrācijas frekvences kļūst lēnākas. No augstas uz zemu. Kad tās kļūst lēnākas, attīstās fiziskums, materiālistiskums. Tas rada materiālo visumu. Bet svarīgi saprast, ka materiālais vienmēr ir saistīts ar garīgo. Viss šis spēks, viss visums, tas viss ir savstarpēji saistīts. Tas vienlaikus ir viss un nekas. Problēma ir tā, ka galu galā tiek radīta mūsu pasaule. Un tad mūsu pasaule ir materiālistiska, un mums ir ķermeņi. Mūsu ķermeņi ir daļa no šīs materiālās pasaules, bet mūsu apziņa nāk no dievišķā. Vai tas ir saprotams? Mūsu ķermeņi ir radīti caur evolūciju, bet mūsu apziņa ir radīta caur visuma vibrācijām. Mūsu apziņa ir saistīta ar pašu visumu. Vēl viens veids, kā saprast šo jēdzienu, iedomājieties cilvēkus kopā. Apziņa darbojas kā bezgalīga dimensiju apziņa. Tātad, lūk, kas notiek. Tava apziņa, tā izplešas bezgalīgi visumā. Un kā jūs redzat, vienā līmenī tu esi pats ar sevi. Tava apziņa ir unikāla tev. Citā, augstākā līmenī, tu savienojies ar kādu citu, tad ar vēl citu, un tā tālāk, līdz tu savienojies ar visu. Tātad tavā apziņā ir spēja savienoties ar visu visumu, bet tas ir ļoti tālu.